Sveiciens Dobalei! Te gads nauds, un šis ir mans pirmais video sveiciens. Video sveiciens saistīts ar 26. maiju, kad mēs tā kā tiksimies. Nu, un šajā pirmajā video sveicienā mazliet pastāstīšu, kas tur mūs sagaida. Šobrīd ir tā lapa, kas ir uz ekrāna redzamā. Tā ir tā lapa, kuras adresi es nosūtīju Brigitai, un ceru, ka viņa būs nosūtījusi arī visiem pārējiem. Šajā te lapā būs visa aktuālākā informācija, kas ar 26. māju ir saistīta. Šeit jūs varat atrast īsu aprakstu par to, par ko es stāstīšu. Tuvākajās dienās šeit tiks arī ievietota prezentācija, kuru es rādīšu un par kuru stāstīšu. Bet, ja jūs esiet šīs lapas saturu izlasījuši, šeit ir tāda lieta, ka es vēlos, lai jūs jau pirms nodarbības reģistrēties Google sistēmā. Kāpēc tas tā ir? Vienkārši problēma ir tāda, ka ja no vienas telpas vienlaicīgi daudz cilvēku tajā sistēmā reģistrējās, Google taškārt neņem pretim. Tādēļ varbūt, ka būtu labi, ja vismaz daļa no jums šo te reģistrāciju veiktu pirms mūsu tikšanās. Lai šo reģistrāciju atliekot, es vienkārši pastāstīšu, kā tā reģistrācija veicama, un lai jums tas darbiņš būtu nedaudz vienkāršāks. Tad vienkārši uzspiežam šo te spiežam šeit, un jūs uzreiz nonākat pie šīs te Gmail reģistrācijas formas. Jā, runājot par Gmail ir viens no pasaulī populārākajiem e-pastiem, taču šeit reģistrējoties mēs dabonam ne tikai e-pastu, bet mums ir arī iespēja piekļūt ļoti daudziem citiem Google servisiem, ar kuriem es ar jums runāšu. Ok, pašā sākumā šeit, kur ir valoda, uzreiz uzliekam latviešu valodu, lai mums te viss būtu daudz vienkāršāk. Šeit mēs ierakstam vārdu, uzvārdu, vēlamo ies vārdu. Nu, šeit es kaut ko uzrakstīšu. Tad, kad mēs esam šo te vēlamo ies vārdu uzrakstījuši, vajag noteikt podziņu pārbaudīt pieejamību. Un tad viņš pateiks, vai tas attiecīgais jūsu ies vārds ir pieejams vai nav pieejams. Tālāk šeit abās vietās izvēlās paroli, kura jābūt ir vismaz 8 simbolu karai. Un ja ierakstot šo te parolīti, jums šeit rādās, ka paroles drošums ir stiprs, visi kārtībā. Tad mēs šeit varam to pašu paroli ierakstīt vēl vienreiz. Tā, nākamais ķeksīt pie atcerēties mani šajā datorā. Nu, šeit ir sekojoša lieta. Ja jūs šo te reģistrāciju veiciet pie datora, ar kuru jūs darbojaties tikai viens un citēji nestrādā, tad šo čeksti šeit var atstāt, jo šajā gadījumā, ieejot kādā no servisiem, jums nebūs vienmēr jāraksta lietotāja vārds un paroli. Savukārt, ja jūs reģistrējaties no datora, ar kuru darbojas vairāk cilvēki, tad ir labāk šo te čeksti ņemt ārā. Šeit, kur ir aktivizēt tīmekļa vēsturi, šo čeksti var atstāt, jo tad jums būs iespēja redzēt kādu informāciju un kā jūs Google esat meklējuši. Par to sīkāk pastāstīšu kādā no nodarbībām. Drošības jautājums, tātad līdzīgi kā inboxā, tad ja šeit ir jāizvēlas vai jāuzraksta savus jautājumus, kas man palīdzētu atcerēties paroli, ja es viņu gadījumā esmu aizmirsis. Un šeit attiecīgi ieraksta atbildi. Otrā e-pasta adrese šeit var ierakstīt kādu jūsu jau esošo e-pasta adresi. Tad Gmailā ir interesanta iespēja, ka ar Gmail es varu
gaman, lai es varu saņemt vēstules no pilnīgi visiem saviem esošiem e-pastiem. Par to pastāstīšu arī droši vien, ka jau otrdien. Šeit, kur ir atrašanās vieta, šeit mēs esam Latvijā. Šeit, kur ir vārdu pārbaudi, attiecīgi ierakstam to, ko redzam bildē. Un beigās nospiežam piekrītu, izveidojiet manu kontu. Un tad faktiski jūs būsiet reģistrējušies. Un tad jūs faktiski uzreiz tiksiet iekšā savā e-pastā. Mēģināt tad arī parādīt, kāds tas e-pasts izskatās. Tātad ieiesim gmail.com. Man jau te jau ir vienkārši spriežas singin. Apmēram šāds te izskatās Gmail konts. Viņa izskatu var mainīt. Un, ja jūs gadījumā šo te esat izdarījuši, jūs varat paņemt rakstīt vēstuli, ierakstīt šeit, kam mana e-pasta adrese, man tie vairāks ir, tad mana e-pasta adrese ir gatis.nev@gmail.com. Šitā te ir mana adresīte. Ja? Uz kuru jūs vienkārši man var atsūtīt vēstuli, ka jums ir izdevies reģistrēties šajā kontā. Tas būtu ļoti jauki un interesanti. Tā, atgriežamies atpakaļ pie mājaslapas. Tas būtu īsumā par to, kas būtu labi, ja jūs izdarītu. Nu, un kā jau teicu, domāju, ka rītā būs arī ievietota prezentācija. Nu, šis bija pirmais video sveiciens. Iespējams, kāda līdz otrdienai ir vēl kāds. Lai jums jaukas atlikušās darba dienas un vēl jaukākas brīvdienas un ar nepacietību gaidu tikšanos. Bye bye!